Aizputs novads ir bagāts ar muižām un pilīm, kas saglabājušās gadsimtu gaitā. Lai gan šis kultūra vēsturiskais mantojums ir turisma piesaistes objekti, taču bieži vien pat lāga nezinām to patieso vēsturi. Tā folklorizētā līnija mums bieži vien pārņem vairāk nekā tā īstā patiesība, tā vēsture. Un ka tas notiek jau pārāk tā banāli, varētu teikt tā, ja? Un, pieņemsim, mani meita mācās skolā un grobiņā mācās, un viņi tagad man stāsta par iemūrētām jaunavām, kas vaida pusnaktī grobiņus pilsdarbās un pārējais, bet tādā pašā laikā netiek stāstītiem pašiem bērniem visi šie vēsturiskie notikumi, kas saistīti ar hercegu Jēkabu, ka viņš ilgi dzīvoja, par visiem karaļiem un hercegiem un visiem pārējiem, kas ir viesojušies šajā vietā, ar ko nozīmīgi grobiņas vieta. Ja. Tāpat tieši es par šo te arī runās par Aizputs novadu, kur ir izcilas vērtības, kuras praktiski mēs nenovērtējam. Būvu arheologa Jūras Viedrāna lekcija par Aizputs kultūra vēsturisko mantojumu pulcē necerēt lielu klausītāju loku. Tiek rādīti ārzemju piemēri, kā vecpilsēta var kļūt par turismu produktu. Pieņemsim, Visbijā savā laikā Visbijas salā. Sala bija bankrotējusi, no kuras visi brauc projām, kurā bija viens uzņēmums palicis, kas ražoja kaļķus, un tas arī viss. Un tad šī te pašvaldība, kur bija bankrotējusi, izstrādāja salas ģenerālo attīstības programmu, kur balstījās uz turismu. Ja? Un būtībā šādām mazām vietām vienīgais, kas ir tāds glābšanas riņķis, es domāju, ir turisms. Ja? Jo neviens liels uzņēmums, nesapņosim to, nenāks tiekšā. Te būs mazie uzņēmumi un būs apkalpošā sfēra, un vienīgais, kas var darboties, tas ir turisms. Ja? Tā kā, jāsaprot to, ka ja šo te vecpilsētu un šīs te vērtības vēl kas ir, ja, viņas aizies postā, tad te būs pēc gadiem 20 vienkārši tukša vieta, jo viņa nebūs nevienam vajadzīga. Situācija ar seno apbūvi Aizputē nebūtu nav viennozīmīga, jo liela daļa no ēkām ir privāta īpašumā, kas bieži vien tiek pirktas un pārdotas, nerūpējoties par to sakopšanu. Viens no jautājumiem arī par viduslaiku pils atjaunošanu, kas šobrīd vairāk atgādina akmeņu krāvumu. Es domāju, ka tur nav vajadzīgs naudas, tur vajadzīga pirmkārt lokomotīva un gribēšana. Jo tā nauda jau būtībā ļoti daudz, kur ir un nav iegūstama. Ja? Bet piemērs ir Kuldīga, kur ar mazām projektu naudiņām ir ļoti daudz, kas ir izdarīts. Ar projektiem, tieši ar projektiem. Dažādiem. Un līdz ar to, ja to strādā šādā jomā, ja ir cilvēks, kas ar to nodarbojās, tas ir viss paveicams. Pirmkārt, otrkārt ir vajadzīgi kaut kādas kopējās lielās nostādnes. Jautājumu un viedokļi par kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu vienā no vecākajām Latvijas pilsētām un novadā vēl ļoti daudz. Tas vien varētu nozīmēt, ka šādas izglītojušas lekcijas ir nepieciešamas arī turpmāk. Jā, jādomā, ka tas varētu izvērsties par jaunu pasākumu ciklu, kurā mēs varētu apgūt Aizputes novada vēsturi. Kvalitatīva faktu interpretācija ir viena no lietām, kas arī varbūt turpmāk varētu piesaistīt vairāk interesentus. Sākdrēm, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.